Labs vakars jūsu mājās. Ar jums kopā ir Keita un Kristīna. Un aizkadrā mums ir Gatis. Operators. Operators Gatis, jā. Mums ir janvāra vakars, 26. Un ko mēs varam darīt janvāra vakarā? Protams, ka mēs varam dzert fermentus, bet mēs šodien izdomājām mazliet interesantāku versiju. Jā, noteikti visi zina kokteili Pina Colada un mojito. Vasarā ir mojito ar zemenēm, laimu un piparmētu. Bet mūsu starts šodien būs arbūs, zemene un piparmētra. Fermentiņš jau tur ir iekšā tāds. Un ananās ar kokosriekstu. Tā kā no šiem mēs veidosim kokteļus. Kas mums ir sagatavots? Mums ir sagatavoti saldēti banāni. Jā, tu, Keitcīt, jau vari nomizot viņu. Ok, jā. Kāds lifehacks, kā saka, kā tikt, jo es nepadomāju, nu viss filmēsim tūlīt video, vajag saldētu banānu, nomizot viņu nevar. Viņu cieti kā akmens. Tā nevar dzirdēt. Nu, viņi vēl cieti ir. Un tad vienkārši var apliet ar karstu ūdentiņu, nedaudz, bet burtiski uz 5 sekundēm. Un tad banāniņš, kā saka, viegli nolobās. Viegli sakīt? Jā. Tad šito tu vari sagriezt un ielikt iekšā šeit. Varētu vēl pie Pina Coladas, protams, ja būtu ananās, varbūt mazliet arī kokosrieksts, bet nu, mēs iztiksim ar to, kad pagaršosim, kā būtu, ja būtu, bet šoreiz būs tikai ananās un kokosrieksts. Tā kā tā būs tā pirmā versija. Gatis var atnākt. Kuru tev pirmo? Ananās kokosrieksts, jā, mēs ieliesim. Tā, mecīt, jā. Var parādīt arī, kā pareizi pudeli pie reizes jātais vaļā. Jā, mēģini liec visu, ja? Uzliekam roku un šits mums no ledus skapja. Jā, bet ja ir pieņems ja nāk gāzes, vienkārši aiztaisam cietakam. Bet šits mums ir... Ir papīri ielīdz. Tā, nu šitas ir ļoti viegli nāk vaļā, tā kā... Jā, tu vari... Ieliet, jā? Jā, ielēj. Te mums ir viens banāniņš apmēram, nu es nezinu, viņš var gāzēties, es domāju 300 ml būs ļoti labi. Variēt, protams, var, bet viņš pats ir ļoti... Kā saka, ar kokosriekstu un ananās, nu viņš jau ir kā Pina Colada. Būs gana. Jā, okay. Būs gana. Nu, lūk, tā mums būs pirmā versija. Šito mēs aizskrūvēsim. Un otro versiju mēs neblenderēsim. Tur, protams, var, kā tu domā, Mērtiņ, mēs, lai būtu piesātinātāks, darīsim šito vai vienkārši saliksim? Kā tev šķiet? Nē, man šķiet labāk vajadzētu tā kā paspaidīt. Paspaidīt? Jā. Labi, tad tu vari izdekorēt glāzīti. Tu māki smuki dekorēt. Protams, jā. Nu, Keitcīt, es tev uzdošu kādu jautājumu. Nu, kādu? Esi ar mieru? Jā. Kā tu skaties, vecāki dzer fermentus, tu viņiem līdzi? Jā? Tu katru dienu pat glāzītē iedzer, vai ne? Kā tev šķiet, nu mēs tagad kādu jau gadu dzeram, kāpēc mēs vispār fermentus dzeram, kā tev šķiet? Nu, vienmēr pasaulē ir jābūt tādiem cilvēkiem, kuri atšķiras. Atšķiras. Katram ir lieta, ar ko katrs cilvēks atšķiras. Tad fermentu, tie, kas dzer fermentus, viņi atšķirās nedaudz? Jā. Jā? Jā, kaut ko veselībai, kā domā, arī dod? Vai tikai garšīgi? Protams, ka dod. Jā? Ne tikai garšīgi. Labi. Jā. Nu, tad te paliksim pie tā, kad Gatis, man liekas, nesen bija ievietojis tādu bildīti sniegavīru ar 2 galām. Un arī teica, ka tie, kas dzer fermentus, arī atšķirās. Tā kā, jā, nu ko, Zaķīt, nevilksim garumā. Sagriez lūdzu zemenīti, lai mēs ieliktu iekšā gan fermentiņā. Ok. Jā. Tikai bez, es domāju, bez lapiņām. Un dekorēšanai var ar lapiņu, jā? Cik mēs zemenītes liksim? Mēs? Nezinu. Kāds 3, es domāju. Ok.
Jā, protams, bērniem var pielikt klāt vēl medu. Pieņemsim, Keita jau dzer, kā saka, ir advancēts, un Keitiņa dzer arī neko nevajag likt klāt. Kāds ir tavs mīļākais ferments? Mēs ķiploks mango. Ķiploks mango, jā, tas ir mūsu ģimenes visiemīļotākais. Jā, bet šādās versijās noteikti var arī bērnus pieredināt pie fermentiem. Uztaisīt tādu interesantāku versiju un pielikt varbūt arī medu. Bet tad jau, kā saka, ar patogēno vidi vairs necīnīsies, kas ir viņu galvenais uzdevums. Jā, ko Saulīt, tu griez? Un te noteikti mēs varbūt... Vajadzēs jau vēl vienu dekoru. Dekoriņu, jā, izdekorē. Un vajadzēs arī laimu. Šo mēs noteikti varbūt, kā saka, pātrināsim. Nu jā, patīsim bišķi, lai nav tur troksnis un tad pieslēgsimies, ka jau būsim samaluši. Esam atpakaļ, te mums ir samalts. Šitas būs, kā saka, augstais kokteilis. Keitiņi jau veiksmīgi dekorē. Jā, šodien es nestāstīšu par to, ko dod fermenti. Man ir tik daudz jau grupā tāda veida video. Mēs šodien vienkārši, kā saka, izklēdējamies paši un parādām, ko ar fermentiņiem vēl varētu izdarīt. Mēs nespēdīsim Saulīt tomēr, vienkārši tāpatās. Jā, labāk. Es domāju, nevajag. Jā, labi, tad mēs varam vienkārši ielikt iekšā. Bet vispār var arī saspaidīt. Ledu mēs neliksim klāt. Te viņš būs augsts, pateicoties banānam, jo vispār augstus ēdienus nevajadzētu aizrauties ar viņiem. Un es esmu cilvēks, kas vispār nevar īstenībā neko augstu. Jā, mans vēders protestē, kā arī īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem. Bet, eksperimenta labā būs. Tā. Varbūt ar salmiņu nedaudz tā čik paspaidīt, kā tu domā. Jā. Viņš būtu piesātināks, ja mēs viņu šeit būtu nedaudz. Ko? Ko mēs tur varētu uzdekorēt? Varētu ananāsu šķēlīt. Nekas, mēs nebūsim cimperlīgi. Oi! Tā. Man jau kā? Jā, Gatī, tu varētu ieliet smuki. Tu varētu tā. Zemeņu mums ir zemeņu arbūzu. Šito mēs nevērām. Jā. Un te mēs ieviesim. Ļoti labi. Tas mums ir pina colada. Te kur mēs lejam šo? Šeit. Un tas mums būs zemeņu mojito. Pusies, ka viņš smuki burbuļo. Lūk, tāda man doma, kā saka, dzima. Vasaras garšu ienest ziemas laikā. Man liekas, ka te burvīgi izskatās. Jā, izvēlēs meiteni salmiņu. Savādākais cilvēki, jā? Fermentas. Īstenībā daļa patiesība īstenībā bērnam ir, jo fermentus cilvēki sāk dzert, kad viņi jau ļoti daudz ir izpratuši gan par savu fizisko veselību un arī mentālo veselību īstenībā. Tā kā taisnība jau tev ir, Zaķīt. Ko, Zaķīt, kuru tu dzersi, kuru tu izvēlies? Šo. Tu izvēlies, bet tev ne īpaši kokosriekus, tas ferments, tev šits labāk garšo, vai? Garšīgs. Garšīgs, jā? Ko, draugi, uz tādas pozitīvas un krāsainas nots. Ja es parādīšu bišķi tuvāk, kā viņš burbuļo. Labi. Viņš jau tur izēdīs visu saldumu. Jā, īstenībā, ja mēs atstātu šim, jo tā nav, kā saka, limonāda, tas nav gāzēts ūdens, un ja mēs atstātu kaut vai uz nakti, vai kaut vai, nezinu, uz 2-3 stundām, fermentiņi sāktu ēst gan piparmētru lapiņas, gan zemenītes. Tā kā tā jānogaršo laikam man arī. Garšīgi. Jā? Endo savēju arī.
Bies. Abi garšīgi. Nu, operatori. Divu salmiņu. Tur abiem jādzer. Es domāju, tādu bērni dzertu un šādu arī limonādīti dzertu. Vai ne? Super, super. Tā kā izdevās gan pina colada, gan zemeņu mojito. Tā kā tā, mīļie draugi. Lai jums super jauks vakars, meklējiet. Meklējiet, radiet prieku arī ziemas laikā. Nevienmēr ir vajadzīgs braukt uz kādu tālu zemi, lai radītu prieku. Prieks ir mūsos, prieks ir mūsu sirdī. Un fermentos. Un uzglāzēs, jā. Jā, vairāk receptes, ja ir vēlēšanās. Mums ir Telegram kanāls, kur Kristīna ļoti daudz dalās ar visādām receptēm, idejām, un Telegrams saucās Enzīmi latviski. Jā, tā kā esiet mīļi aicināti un gaidīti.